nedēļu. Vismaz man šeit svarīgajā scenārijā tā rakstīt, ka jaunieši var. Saki, vai tā ir? Tieši tā, jaunieši var, vai ne? Jūs taču varat? Ir, jā, var parāda muskuļus, ir muskuļi, ir! Oi, ir! Šeit priekšā zēriem skatot ir jaunieši var, bet nu ko es domāju, ka šajā brīdiņā ar jūsu skaļiem aplausiem es tad arī varu, nu tā svinīgi teikt, video reklāmu konkursa jaunieši var, apbalvošanas ceremonija ir sākusies! Tātad man ir tas gods nominācijā jauniešu iesaistīšanās nosaukt Viljamu Brīci no Liepājas ar darbu Liepājnieku pieredzi. Balvu saņem komanda Komerči no Jelgavas ar darbu jaunieši. Es esmu Toms Pagainis, es esmu Arturs Jefremals, mēs esam no Jelgavas. Mēs esam klases biedri un mūsu video sauc Jaunieši var. Tad mēs vēlējāmies pielieties šajā te konkursā un mēs jau zinājām, ka Jelgavā ir ļoti daudz šādu vietu vai ārpusskolas pulciņu, kur pavadīt laiku. Tad mēs uzskatījām, ka ir laba ideja šos pulciņus apmeklēt un nofilmēt. Trying hard to catch it all. This morning I don't know, 'cause I'm far alone, one cause lost my hands. Uz skatuves tiek aicināts balvas pasniedzējs Raimonds Elbakņens. Tātad Valdemārs Reinbergs no Jelgavas ar darbu Esi aktīvs. Tev būs balva no Dalīga. Labdien, mani sauc Valdemārs Reinbergs un es taisīju video sadaļā sporta aktivitātes. Protams, video bija viegli uztaisīt, bet vajadzēja to no sākuma domu attīstīt, lai varētu tos iesākt darīt. Lidošana bija tā odziņa. Es gribēju parādīt to ātrāk, vēl ātrāk varbūt, un pēc tam kaut ko interesantu. Un tā izrādījās tā lidošana. Negaidīts pavērsiens. Par uzvarētāju šajā nominācijā tiek atzīta komanda Backstyle dokumentāli. Mani sauc Alto. Mani sauc Nīgs. Un mani sauc Toms. Mēs visi esam klases biedri no Rīgas, Hanzas vidusskolas. Un visu laiku radās tā kā idejas, lai par to vizuālo, par to māksliniecisko efektu, bet visu laiku mēs jautājām sev jautājumu, kāda ir tā video jēga, lai mēs vispār kaut ko tādu reāli pasakām. Tādu, kas to cilvēks iedvesmo darīt, to mūsu izvēlotu tēmu, brīvprātīgais darbs. Un mēs vienkārši, kā saka, mētājām idejas ļoti ilgi. Un tajās izveidojām mūsu domām lielisku ideju. Jā, un kopumā, manuprāt, tas bija nedēļas ilgs darbs ieguldīts šajā projektā. Tas bija, manuprāt, mūsu lielākais projekts, kādā mēs esam strādājuši kopīgiem spēkiem. Un komandas darbs bija diezgan milzīgs un katrs deva savu ieguldījumu. Bet visa šī ideja, ko mēs redzējām uz ekrāna, tas bija tā kā mūsu visu kopīgais. Katrs atsevišķi, tas bija kopīgs. Tāpēc aicināsim visus, kurus iegūt balvas, nāk šeit.